Kamēr rietumi cīnījās ar PayPal, mūsu pusē valdīja WebMoney. Tas strādāja bez bankām un likās kā ideāls rīks, bet arī šeit tirgotājiem nebija miera. WebMoney, arbitrāža vai sistēmas algoritmi varēja nobloķēt tavu maku jebkurā sekundē. Pietika ar vienu aizdomīgu darījumu, un visa tava peļņa, kas sakrāta makā, kļuva nepieejama. Un atkal tu esi izsūtījis preci, ieguldījis darbu, bet nauda ir iesaldēta sistēmas gaitiņos. Bez paskaidrojumiem, bez reāls iespējas ātri kaut ko mainīt. Šīs agrīnās sistēmas mums iemācīja rūpīgu mācību. Kamēr tavu un pircēju starpā ir kāds trešais, kurš tur pirkstu uz stoppogas, tu neesi savu biznesa saimnieks. Nākamajā sērijā es tev pastāstīšu par vietu, kur šī kontrole pazuda pavisam, par Liberty rezervu un to, kāpēc tas beidzās ar drāmu.